Šis ir turpinājums tam, ko iesāku par grēkiem un atšķirību starp veco darību un jauno darību. Un pirmais bija, ko es runāju, bija par ticīgajiem, jeb taisnajiem, kā viņi atšķirās. Un mēs redzam, ka vienīgās atšķirības, kuras ir saistītas ar grēkiem, vai ir to, kā viņi tiek glābti, ir, ka viņi gaidīja, ka glābējs nāks, bet viņi bija tāpat glābti ar cerību uz viņu. Un mēs zinām, ka glābējs ir nācis, mēs, kas esam šajā laikā. Otra tēma ir par Izraēlu, kuru es speciāli gribēju pieminēt, jo bez tā šis viss nebūtu pilnīgs. Jo ļoti daudz Bībelē runāts par to, kur Dievs piedod Izraēlam grēkus. Kaut arī viņš ir piedevis individuāli cilvēkiem, viņš piedod kā tautai. Un šī ir arī viena no lielākajām nesaprašanām, kas cilvēkiem ir. Kas tad ir Izraēls jaunās darības laikā? Un ir 3 varianti, no kuriem tikai viens var būt pareizais. Vieni uzskata, ka fiziskais Izraēls, jeb tie, kas ir cēlušies no Jēkaba, tie joprojām ir Dieva Izraēls. Jeb tie, kas ir varbūt šobrīd arī Palestīnas, jeb Izraēlas teritorijā. Otra teorija ir par to, ka Izraēls ir visi Dieva bērni. Un trešā ir par to, ka runāts par viņa draudzi, jeb arī precīzāk lokālajām draudzēm. Un es salīdzināšu šo atšķirību par izraēliešiem un viņu grēkiem un tādām lietām saistībā ar veco darību un jauno darību. Un šie 3 jautājumi, ko es šeit apskatīšu, ir kā kāds kļūst par izraēlieti, kādas ir viņu priekšrocības, un trešais, vissvarīgākais, ko es arī visvairāk, ir kas notiek ar viņu grēkiem, kur ir, kādas ir, kā Dievs skatās uz viņu grēkiem. Un pirmais par to, kā vecajā darībā kāds kļūst par izraēlieti, man īsti nav arī daudz ko komentēt, un jūs arī, man liekas, ka nav nevienam nekādu pārpratumu par to, kā vecās darības laikā cilvēks kļuva par izraēlieti. Viņš piedzima. Viņš vai nu piedzima par izraēlieti, vai viņš nepiedzima par izraēlieti. Ja viņš piedzima no tiem, kas ir cēlušies no Jēkaba un šīm 12 ciltīm, tad viņš bija izraēlietis. Ja viņš nepiedzima tur, tad viņš nebija izraēlietis. Bet kādas ir viņam priekšrocības ir aprakstītas Romiešiem 9. nodaļā, ka viņiem bija savas priekšrocības atšķirībā no citiem cilvēkiem šajā pasaulē. Un Romiešiem 3.1 ir rakstīts, kāda tad ir priekšrocība jūdam vai kāds ir iegums no apgraizīšanas. Visādā veidā liels. Galvenokārt tāpēc, ka tiem ir uzticēti Dieva orākuli. Un runāts par to, ka Dievs ir tas, kurš runāja uz viņiem. Visā pasaulē ārpus Izraēla nebija bībeles, nebija svēto rakstu, nebija likumu. Tie bija doti rakstiskā veidā, un pravieši arī runāja tieši uz izraēliešiem. Romiešiem 9. nodaļā arī ir pieminēta šī priekšrocība, ir teikts, kas ir izraēlieši, uz kuriem attiecas adoptācija un godība un derības un likuma došana un Dieva kalpošana un apsolījumi, kuriem ir tēvi un no kuriem, kas attiecas uz miesu, Kristus nāca, kurš ir pāri visam, Dievs svētīts mūžīgi. Āmen. Un šeit arī varat saprast šo frāzi, kas ir citur pieminēta, ka glābšana ir no jūdiem. Ka viņiem bija dota Dieva likuma, viņiem bija dota Dieva kalpošana, šis templis, jeb sēšanas telts, citur pasaulē tādas nebija, tā bija unikāla vieta. Viņiem bija apsolījumi, viņiem bija tēvi, tie, kas ir Ābrahams, Īzaks un Jēkabs, arī viņa dēli. Un ir rakstīts, ka no viņiem arī nāca Kristus. Viņiem bija šī lielā priekšrocība, ka pie viņiem pirmajiem nāca Kristus. Un Jēzus teica, es neesmu sūtīts kā vien pie pazudušajām Izraēla avīm. Un viņš arī saviem mācekļiem sākumā teica, neiet uz pagāna ceļa un neiet Samarijā, bet ejiet pie izraēliešiem, ejiet pie viņu pilsētām un sludiniet viņiem, ka Dieva valstība ir tuvu klāt. Un viņiem bija šī priekšrocība.
Viņi pazaudēja, fiziski izrēlēši pazaudēja šo priekšrocību. Patiesībā nevis tikai tad, kad Jēzus nāca, bet jau sen, kad viņi pārkāpa Dieva darību. Bet sevišķi tad, kad Jēzus nāca un viņi noraidīja šo dēlu, kā Jēzus arī deva līdzību par vīna dārza kopējiem, kad vīna dārza saimnieks sūtīja vienu pravieti, nākamo, un viņi visus sita, apsmēja, nogalināja, un tad viņš sūtīja beigās savu dēlu, un viņi arī izlēma dēlu nogalināt. Un šī bija līdzība par to, par fiziskajiem izrēlēšiem un to, kā viņi noraidīja visas Dieva priekšrocības, kas viņiem bija dotas. Bet trešā lieta, kas tad svarīgākā par viņiem vecajā darībā, kas bija ar viņu grēkiem. Un viņu grēki vienmēr tika pieminēti kā tautai. Dievs regulāri runāja par viņu grēkiem. Mēs varam lasīt visas praviešu grāmatas, un pārsvarā viena galvenā tēma praviešu grāmatās ir par to, kā izrēlieši ir grēkojuši pret Dievu, par to, kā Dievs viņus sodīs, vai ka viņš atcerās viņu grēkus. Amosa 5:12 viņš saka, jo es zinu jūsu daudzveidīgos pārkāpumus un jūsu varenos grēkus. Viņš saka, ka viņš zina, tad viņam ir, viņš par viņiem domā. Mihas 1 ir pieminēts par Jēkaba pārkāpumu, šis viss un par Izraēla nama grēkiem. Kas ir Jēkaba pārkāpums? Vai tas nav Samarija, un kas ir Jūdas augstās vietas, vai tās nav Jeruzāleme? Viņam priekšā joprojām bija šīs pilsētas, un viņš redzēja viņu grēkus. Jesajas 58 ir teikts, sauc skaļi netaupi, pacel savu balsi kā trompeti un pavēsti maniem ļaudīm viņu pārkāpumu un Jēkaba namam viņu grēkus. Viņš praviešiem lika sludināt publiski Izraēla vidū par viņu grēkiem. Viņi bija viņa ļaudis, un viņiem bija šī grēka, un viņi nemitīgi tika pieminēti. Jeremijas 1, viņš saka, lai Jeremijas saka viņiem, tā tie ir mīlējuši klejot, un tie nav atturējuši savas kājas. Tāpēc tas kungs tos nepieņem. Viņš nu atcerēsies viņu nekrietnību un apmeklēs viņu grēkus. Ja mēs skatāmies uz glābtiem cilvēkiem vecajā darībā, taisnajiem cilvēkiem, Dievs individuāli nepieminēja viņu grēkus Dāvidam. Dāvids pats rakstīja, ka Dievs ir apklājis viņu grēkus, viņš viņu piedevis, viņš nepiedēvē vairs. Tāpatās arī par Iebu ir rakstīts un par Daniēlu, ka viņš bija taisns un viņš bija mīļots cilvēks pie Dieva un daudzi citi. Bet Izraēla kā tautai joprojām bija grēki. Piemēram, arī Manase. Manase bija šis ļaunais ķēniņš, kurš lika visam Izraēlam grēkot, un viņš sabūvēja pagānu dieviem altārus un visiem debesis karapulkam, viņi pielūdza zvaigznes, sauli, mēnesi. Viņš apgānīja templi, viņš ziedoja savus dēlus ugunī. Un Dievs viņam piedeva, kad viņš nožēloja. Kad viņš pazemojās, Dievs viņam mainīja viņu, un mēs redzam, ka viņš pēc tam iznīcināja to, ko viņš bija taisījis. Bet tur pēc tam ir teikts, ka Dievs sodīja Izraēla tautu par Manases grēkiem. Kā tautai viņiem šie grēki nebija piedoti. Hozejas 8 arī ir teikts, tie upurēja gaļu par manu ziedojumu upuriem un to ēda, bet es kungs tos nepieņēma. Nu es atcerēšos viņu nekrietnību un apmeklēšu viņu grēkus. Un es uzsveru šīs lietas, kur viņš saka atcerēšos, jo, kad mēs lasām jauno darību, viņš vairākas vietās saka, es vairs neatcerēšos viņu grēkus, bet vecajā darībā viņš runā par viņiem, es atcerēšos viņu grēkus, es pieminēšu viņu grēkus. Hozejas 9:9 ir teikts, tie ir dziļi samaitājušies kā Gibejas dienās, tāpēc viņš atcerēsies viņu nekrietnību, viņš apmeklēs viņu grēkus. Un Ebrejiem 10. nodaļa parāda, kā tas notika, jo viņam bija šī sistēma uztaisīta, kur viņam bija šī kalpošana šajā templī, šajā sēšanas teltī, un viņiem bija katru gadu jāziedo par grēkiem. Viņam nebija iespējams vienreiz par visiem grēkiem nest upuri. Un Ebrejiem 10. nodaļā ir pieminēta šī viņu vecās darības sistēma,
kur teikts, jo vai tad tos nebūtu mitējušies ziedot, tāpēc pielūdzējiem vienreiz šķīstītiem vairs nebūtu apziņas par grēkiem. Bet šajos upuros ik gadu atkal tiek darīta piemiņa par grēkiem, jo nav iespējams, ka buļļu un kazu asinīs atņemtu grēkus. Viņiem visu laiku tika pieminēti grēki, un Dievs arī saka, es atcerēšos jūsu grēkus, es viņus piemeklēšu. Tas ir par veco darību un Izraēlu. Viņiem grēki, un viņiem nemitīgi viņi tiek pieminēti, un viņi visu laiku gaidīja uz to brīdi, kad viņi kā tauta tiks glābti. Un to ļoti svarīgi saprast, kad mēs lasām jauno darību, jo jaunā darība nav uzrakstīta kā pilnīgi kaut kas jauns, bet ir ļoti daudz atsaucas uz to, kas notika pirms tam. Kad jaunā darība sākumā parādās, pirmie vārdi ir, ka Jēzus ir Ābrahama dēls un Dāvida dēls. Un tas nozīmē, ka viņš grib, lai mēs zinātu, kas ir Ābrahams, kas ir Dāvids. Un tāpatās arī tālāk viņš sāk citēt no vecās darības pravietojumiem, kā tie piepildās, kā Jēzus nāca un ko viņš darīja. Un viņš nāca, mēs zinām, viņš noteikti nāca mirt par visas pasaules grēkiem, bet viņš nāca arī glābt tieši Izraēlu, kuriem grēki nemitīgi tika pieminēti. Un jaunā darībā ļoti daudz par to runāts, ka kā viņš novērsa bezdievību no Izraēla. Jo, ja runājam par atsevišķu cilvēkiem, tad viņi tika glābti, kad Dievs viņam piedod grēkus, kad Dievs viņus taisno un kā Dāvids saka, kuram viņš vairs nepiedēvē nekrietnību. Tad viņš skatās uz šo cilvēku un viņš redz taisnu cilvēku. Viņš viņam nepiemin šo grēku. Bet, kad viņš skatījās uz Izraēlu, viņš redzēja šos grēkus. Un līdz brīdim, kad Jēzus atņēma viņiem šos grēkus. Un atkal šie 3 jautājumi par jaunās darības Izraēlu. Un es neiedziļināšos pirmajā jautājumā, jo tas ir garš jautājums un esmu runājis atsevišķi par to. Bet par to, kā kāds var kļūt par izrēlēti. Vecajā darībā tu piedzimi, vai tu piedzimi izrēlēties, vai tu nepiedzimi. Un tu neko nevarēji izdarīt. Labākajā gadījumā, ja tu gribēji būt pievienots, viņam turēja kļūt par proselītu, jeb citas tautas pārstāvi, kurš pieņēmis jūdu ticību. Bet tas nenozīmē, ka tev bija visas priekšrocības, kas izrēlētiem. Tu biji svešinieks starp izrēlēšiem. Bet jaunās darības laikā, kā kāds var kļūt par izrēlēti, kad viņš var pievienoties Izrēlam. Un tas ir tas pats, kas pievienoties Dieva valstībai, jeb draudzei caur ūdens kristībām, jeb iegremdēšanu. Un, kā es teicu, šis skaidrojums prasa atsevišķu reizi, bet es īsumā pastāstīšu tā, ka Jēzus Kristus ir patiesais Izraēls. Un ik viens, kas viņam pievienojas vai kļūst par viņu sekotāju, kļūst par Izraēlu. Un es izlasīšu 2 raksturvietas, kuras par to runā. Pirmā ir Efeziešiem 2. nodaļa, kur viņš runā uz pagāniem, jeb efeziešiem, un viņš saka, ka tajā laikā jūs bijāt bez Kristus, būdami svešie Izraēlas sabiedrībai. Viņi tātad nebija izrēlēši, un viņi bija bez Kristus. Un tagad viņš saka, bet tagad Kristu Jēzu, jūs, kas kādreiz bijāt tālu, esat darīti tuvu caur Kristus asinīm. Un viņš arī saka, ka viņi ir daļa no šiem līdzpilsoņiem, ka viņi vairs nav ārvalstnieki, ka viņi nav ārpus Izraēla, bet līdzpilsoņi ar svētajiem un no Dieva saimes. Un esat uzbūvēti uz apustuļu un praviešu pamata, Jēzum Kristu un pašam esot galvenajam stūrakmenim. Un viņš šo saliek kopā, ka tas ir runāts par draudzi. Un Romiešiem 11. nodaļā ļoti precīzi apraksta to, kā tas viss notika. Un viņš runā par to, ka ne visi no Izraēla ir Izraēls, ka no fiziskajiem Izraēliem tika nolausti zari, un viņi tika nolausti neticības dēļ. Un savukārt no pagāniem tika iepotēti zari. Un viņš saka, jūs varat atkal tikt nolausti, un viņi atkal var tikt iepotēti. Un šeit nav runāts par to, ka kāds tiek glābts no grēkiem, un viņš atkal var tikt pazaudēt glābšanu, atkal iegūt glābšanu un pazaudēt, bet ir runāts par to, kā tu vari kļūt par izrēlēti, kā tie, kas tic uz Jēzu un tie, kas pievienojas viņam caur to, ka viņi pievienojas draudzē, un ar to, ka pievienojas viņa valstībai, viņi tiek iepotēti un viņi stāv ticībā. Mēs esam šobrīd iepotēti un mēs stāvam ticībā un mēs esam daļa no Izraēla. Un arī viņi var tikt iepotēti, ja viņi pieņem
patiesību. Un arī mēs varam tikt atmesti, ja mēs neturam viņa likumus. Tas ir īsumā, bet, kā es saku, tā ir atsevišķa reize, par ko runāt. Kādas ir priekšrocības Izrēlētam jaunajā derībā? Un viena no šīm priekšrocībām ir, ka viņam attiecībā pret vecās derības Izraēlu, ka viņiem ir piedoti grēki. Bet vēl citas ir pieminētas ļoti, ļoti daudz. Es tikai varu pateikt vienu apkopojumu, ka mums ir dotas visas debesu svētības, vai visas garīgās svētības debesu vietās. Kā viņš saka, ka jūs tajā laikā bijāt bez Kristus, būdami svešie Izraēlas sabiedrībai. Jūs nebijāt izrēlēši, bet tagad viņš saka, Kristu Jēzu jūs esat darīti tuvu caur viņa asinīm. Jo viņš ir mūsu miers, kurš abus ir darījis par vienu un ir nojaucis vidus starpsienas starp mums. Un šeit viņš runā par pagāniem un izrēlēšiem, ka viņi var būt kopā. Un Efeziešiem 1. nodaļā viņš saka par šīm priekšrocībām: svētīts, lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kurš mūs ir svētījis ar visām garīgām svētībām debesu vietās Kristū. Ja tu pievienojies viņam, kurš ir šis patiesais eļļas koks, olīvkoks, Izraēls, tad tu vari saņemt šīs visas garīgās svētības. Bet tad mēs nonākam pie galvenās lietas, par ko es gribēju arī uzsvērt, ir, kas tad notiek ar viņu grēkiem? Vecajā derībā mēs lasījām dažādas raksturvietas, un ka Dievs nemitīgi piemin viņu grēkus izrēlēšiem. Viņš saka, es viņus apmeklēšu, es viņus atcerēšos šos grēkus, bet jaunajā derībā mēs lasām, ka pēc Jēzus nāves viņu grēki ir piedoti kā tautai. Tāpēc, ka šī derība ir pavisam citādāka nekā pirmā derība. Viņa ir slēgta ar Izraēlu namu, bet vecā derība tika slēgta pirmkārt ar šīm buļļu un ar šīm govs vai kādu asinīm, neatceros, kādas tur tika izlietas. Viņa tika slēgta ar cilvēkiem, starp Dievu un cilvēkiem, un šie cilvēki nespēja pildīt nosacījumus. Bet šī jaunā ir slēgta starp Dievu un Kristu. Starp Dievu un Kristu. Un, tur nav starpnieka. Viņi ir viens. Viņi ir viens, un šī derība tiek pildīta. Viņa nevar tikt pārkāpta nekādā veidā. Un tie, kas pievienojas Kristum, viņi ir šajā jaunajā derībā. Un kas tad ir ar viņu grēkiem? Un jaunajā derībā rakstīts, ka viņi ir piedoti. Un es izlasīšu apsolījumus. Vecajā derības laikā tika apsolīts, ka viņi tiks piedoti. Un tas ir tas, uz ko ļoti daudzi svētie skatījās Izrēlā, par ko runāja Caharijam, par ko runāja citi, ka ir nācis kāds, kurš glābs Izrēlu. Un atcerieties, paturiet atmiņā, ka taisnajiem grēki tika piedoti arī vecās derības laikā. Viņiem tika piedoti, bet ja mēs runājam par šo tautu kā Izrēlu, un viņiem tika apsolīts, ka Dievs kādā dienā apžēlosies par viņiem. Mihas 7 ir teikts, kurš ir Dievs kā tu, kas piedod nekrietnību un palaiž garām savam mantojuma atlikuma pārkāpumu. Viņš nepatur savas dusmas mūžīgi, tāpēc, ka viņš priecāsies žēlsirdībā. Viņš griezīsies atpakaļ, viņš par mums iežēlosies, viņš pakļaus mūsu nekrietnības, un tu metīsi visus viņu grēkus jūras dziļumos. Tu paveiksi patiesību Jēkabam un žēlsirdību Ābrahamam, ko tu esi zvērējis mūsu tēviem no senām dienām. Viņi gaidīja, tie paši visi pravieši, kas rakstīja par to, ka Dievs viņus soda par viņu grēkiem. Viņš atceras viņu grēkus, tie paši pravieši rakstīja par dienu, kurā Dievs piedos Izrēlam viņa grēkus. Jesajas 40, kas ir runāts par jaunās derības laiku, viņš saka, mieriniet manus ļaudis, saka jūsu Dievs. Runājiet mierinoši uz Jeruzālemi un sauciet uz viņu, lai viņas karošana tiek piepildīta, lai viņas nekrietnība tiek piedota, jo viņa ir divkārši saņēmusi no to kunga rokas par visiem saviem grēkiem. Tā balss, kas sauc tuksnesīs, sagatavojiet tā kunga ceļu, taisiet taisnu lielceļu tuksnesī mūsu Dievam. Šis ir runāts par Jāni Kristītāju, kurš nāk, un pēc tam par Jēzu, kurš nāk, un viņš saka, ka tajās dienās viņas nekrietnība tiks piedota, viņas grēki tiks piedoti. Jesajas 43, viņš norāja izrēliešus un saka, ka viņi ir
ka viņi nesa šos ziedojumus, bet tas nebija tas, ko viņš gaidīja. Un tad viņš saka, bet tu esi man licis kalpot ar saviem grēkiem, tu esi mani darījis piekusušu ar savām nekrietnībām. Es esmu tas, kas izdaldē tavus pārkāpumus sevis paša dēļ un neatcerēšos tavus grēkus. Viņš saka, sevis paša dēļ. Tāpēc, ka Izraels ir viņa tauta, un viņš gribēja, ka šī ir viņa tauta līdz pat beigām. Viņš saka, ka viņš sevis paša dēļ izdaldēs. Daniela grāmatā ļoti labs pravietojums par izrēliešiem, kur Daniels, mēs zinām, Daniels bija svēts, Dieva vīrs, un Dievs viņu glāba brīnumainā veidā. Nevienu reizi vien. Bet no nogalināšanas, kad gribēja visus gudros nogalināt, un arī no lauvu bedres. Bet tik un tā Daniels, kad viņš lūdza par Izrēlu, viņš apzinājās, ka Dievs skatās uz izrēliešiem kopumā kā uz grēcīgiem. Viņš saka, es tevi lūdzos, lai tavas dusmas un tavas niknums tiek griezts prom no tavas pilsētas Jeruzālemes, tavas svētā kalna, mūsu grēku dēļ, mūsu tēva nekrietnība dēļ. Jeruzāleme un visi tavi ļaudis ir kļuvuši par apsmieklu visiem, kas ir ap mums. Daniels, mēs redzam, viņš ir viens no piemēriem, kādam bija jābūt taisnam vīram, bet viņš tā lūdza par savas tautas grēkiem kopumā. Un Dievs viņam atbildēja, un viņš viņam teica, 70 nedēļas ir noteiktas pār taviem ļaudīm un pār tavu svēto pilsētu, tad par Jeruzālemi un par Izraēlu. Viņš saka, pabeigt pārkāpumu un darīt galu grēkiem, darīt samierinājumu par nekrietību un ievest mūžīgu taisnību, un aizīmogot redzējumu un pravietojumu un svaitītis svētāko. Viņš saka, šis apsolījums par taviem ļaudīm tiks pabeigti pārkāpumi un darīti gali grēkiem. Ka vairs nebūs, Jeruzāleme vairs nebūs šī grēka pilsēta, un arī daudz pravietojumu, kas saka, ka viņa tiks saukta taisnības pilsēta. Un Jeremijas 31 ir visgarākais šis pravietojums, kuru es izlasīšu, kurš vairākas reizes jaunajā darbā ir citēts. Jo ir ļoti svarīgi saprast, kāds ir konteksts tam, kas Jeremijas 31 tiek runāts. Viņš saka, lūk, dienas nāk, saka tas kungs, ka es sēšu Izraēla namu un Jūdas namu ar cilvēku sēklu un ar zvēra sēklu. Un notiks, ka, kā es esmu bijis nomodā par tiem izraut un nolaust un nogāzt, iznīcināt un apbēdināt, tā es būšu nomodā par tiem uzbūvēt un stādīt, saka tas kungs. Tajās dienās tie vairs nesacīs, tēvi ir ēduši skābas vīnogas un bērnu zobi ir nomizojušies. Bet ik viens mirs par savu paša nekrietnību. Ik viens, kas ēd skābas vīnogas, viņu zobi nomizosies. Lūk, dienas nāk, saka tas kungs, ka es slēgšu jaunu derību ar Izraēla namu un ar Jūdas namu. Kāpēc viņi teica lieto šo sakāmvārdu par tēviem un vīnogām? Ir tāpēc, ka izrēlieši, tas pats Manase, kur es pieminēju, viņš grēkoja, un viņš personīgi nožēloja savus grēkus, un Dievs viņam piedeva. Bet Izrēlam kā tautai viņai krājās šie grēki, un viņu bērni pēc tam saņēma sekas no šiem grēkiem. Bet viņš saka, ka nāks dienas, kad visi grēki tiks atņemti nost. Un mēs šobrīd, kas esam Dieva Izraēls, mēs nekādā veidā netiekam apsūdzēti vai netiekam skaitīti par vainīgiem par tiem grēkiem, ko Izraēls darīja pirms tam. Visi šie grēki ir piedoti. Un viņš saka, ka viņš slēgs jaunu darību ar Izraēla namu, ar šo pašu namu, kas pret viņu grēkoja. Un viņš saka, ne pēc darības, ko es slēdzu ar viņu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas izvest, tos no Ēģiptes zemes, kuru darību tie pārkāpa. Kaut gan es biju tiem vīrs, saka tas kungs, bet šī būs darība, ko es slēgšu ar Izraēla namu. Pēc šīm dienām, saka tas kungs, es likšu savu likumu viņu iekšēnē un rakstīšu viņu sirdīs, un būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Tad, kad cilvēks tiek glābts no grēkiem, Dievs viņam dod savu svēto garu, un viņa svētais gars rāda to, kas ir pareizs, to, kas ir Dieva likums. Viņa sirds tiek darīta laba, un Dievs mājo viņa sirdī. Bet šeit viņš runā par tautu kā tādu kopumā, ka viņiem būs rakstīts viņa likums, un viņš saka, es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Viņš runā par tautu.
Un tie vairs nemācīs ik viens savu tuvāko un ik viens savu brāli sacīdami. Atzīsti to kungu, jo tie visi mani atzīs. No viņu mazākā līdz viņu lielākajam. Saka tas kungs, jo es piedošu viņu nekrietnību, un es vairs neatcerēšos viņu grēku. Šis ir šis pants, kas jaunajā darbībā vairākas reizes tiek citēts. Jo tā saka tas kungs, kas sauli dod par gaismu dienā un mēnesi un zvaigžņu iestādījumus par gaismu naktī, kas dala jūru, kad tās viļņi redz. Karapulku kungs ir viņa vārds. Ja šie iestādījumi aiziet no manas priekšas, saka tas kungs, tad Izraēla sēkla arī mitēsies būt tauta manā priekšā mūžīgi. Tā saka tas kungs. Ja debesis augšā var tikt izmērīti un zemes pamati apakšā izmeklēti, es arī izmetīšu visu Izraēlas sēklu par visu, ko tie ir darījuši, saka tas kungs. Viņi bija kopumā grēkojuši un pārkāpuši šo darību, bet Dievs saka, es par viņiem apžēlošos un es slēgšu jaunu darību. Un Mateja 1, kad viņš saka, viņa dzemdēs dēlu un tev viņa vārdu būs nosaukt Jēzus, jo viņš izglābs savus ļaudis no viņu grēkiem. Šeit viņš runā par Izraēlu, kurš tiks glābt. Jēzus nāca arī glābt visu pasauli un nepārprotam, viņš ir visas pasaules glābējs. Bet šeit viņš runā par šīm lietām, kas ir gaidāmas, kur viņi visi gaidīja šos apsolījumus, kas rakstīti Jeremijas grāmatā, Daniela grāmatā, Jesijas grāmatā, Mihas grāmatā un arī citur, kad Dievs apžēlosies. Un līdz ar Kristus krusta nāvi šie grēki tika piedoti un nogriezti. Ebrejiem 10 viņš atkārto to, ko lasīju tikko no Jeremijas, viņš saka, un šī ir derība, ko es ar tiem slēgšu pēc šīm dienām, saka tas kungs, es likšu savus likumus viņu sirdīs un viņu prātos, es tos rakstīšu, un viņu grēkus un nekrietnības es vairs neatcerēšos. Tad, no kur ir šo atlaišana, tur vairs nav ziedojuma par grēku. Pirms tam viņiem bija nemitīgi, katru gadu viņiem bija jānes ziedojumi un viņu upuri, un viņu grēki tika pieminēti, un šeit rakstīts, ja tika ziedot, un viņiem vairs nav pieminēšanas par grēku. Un vai šī derība ar visiem taisnējiem visā pasaulē, un atbildē ir nē, jo vecajā derības laikā cilvēki tika glābti no grēkiem individuāli, kad viņi nožēloja grēkus. Pat tie, kas nebija Izrēlā, kā Ieps, kā Rahaba, kā Ēnoks un citi. Un tāpatās arī jaunās derības laikā arī cilvēki, kuri nekad nav varbūt pat lasījuši Bībeli vai dzirdējuši par Jēzus vārdu, jo viņi tiek glābti, nožēlot grēkus, viņi tiek glābti, viņu grēki tiek piedoti. Bet šī ir derība, ko viņš saka, kas tiks slēgta ar Izrēlu namu un ka es viņiem noņemšu šos grēkus. Un Ebrejiem 10 viņš saka, caur kura gribu mēs esam svētdarīti caur Jēzus Kristus ķermeņa ziedojuma reizi par visām reizēm. Romiešiem 1, viņš arī atkal atkārto šo pašu, kas ir Jeremijas 31, viņš saka, jo es negribu, brāļi, lai jūs būtu nezinoši par šo mistēriju, lai jūs nebūtu gudri savās pašu iedomās, ka aklums pa daļai ir noticis Izrēlam, līdz pagānu pilnums būs ienācis. Un tā viss Izrēls tiks izglābts, kā rakstīts, no Sionas iznāks pestītājs, un novērsīs bezdevību no Jēkaba. Jo šī ir mana derība viņiem, kad es atņemšu viņu grēkus. Jēzus nāca un kā viņš noņēma Izraēlu grēkus? Viņš ļāva tiem, kas tic uz viņu, pievienoties viņam, tie bija viņa mācekļi. Un visi, kas bija bezdevīgie grēcinieki, viņi tika nogriezti no Izraēla. Viņi vairs nebija šis reālais Dieva Izraēls, bet tie, kas bija ticīgie, kas viņam pievienojās, tie bija tas patiesais Izraēls. Un tāpēc arī Galatiešu vēstulē rakstīts, miers, lai ir pār Dieva Izraēlu. Miers nav pār bezdevīgajiem, bet miers ir pār tiem, kas tur Dieva likumu, kas mīl viņa likumu. Ebrejiem 8 arī viņš šoreiz atkārto un saka, jo šī ir derība, ko es pēc šīm dienām slēgšu ar Izraēlu namu, saka tas kungs, es likšu savus likumus viņu prātā un tos rakstīšu viņu sirdīs. Un tiem būšu Dievs un tie būs mani ļaudis. Te viņš runā par tautu kā kopumu, ka viņš viņiem iedos savus likumus sirdīs prātā un viņi būs viņa ļaudis. Un viņš arī saka, jo es būšu žēlsirdīgs par viņu netaisnībām un viņu grēkus un viņu nekrietnību es vairs neatcerēšos. Tajā, ka viņš saka jaunu derību, viņš pirmo ir darījis vecu. Tad tas, kas noveco un kļūst vecs, ir gatavs izzust. Un Jesajā 44 arī viņš stāsta, kā viņš to izdarīs. Un viņš saka, esmu izdeldējis kā biezu mākoni tavus pārkāpumus un kā mākoni tavus grēkus. Un tad viņš saka, dziediet, ak jūs debesis, jo tas kungs to ir darījis, kliedziet jūs
zemākās zemes daļas. Izlauzieties dziedāšanā jūs kalni, ak meši un ik viens koks tajā, jo tas kungs ir izpircis Jēkabu un pagodinājies Izrēlā. Tā viņš runā par to, ka viņš šo tautu ir glābis, viņš tautai kā tādai kopumā piedevis grēkus. Kur vecajā derībā viņš pieminēja nemitīgi viņus un stāstīja par to, kā viņi ir pārkāpuši darību. Mums, kas esam jaunajā darībā, Izraēls, Dievs mums nestāsta visu laiku par to, kā viņi grēkoja un ka mums tagad jācieš sekas un kā viņš apmeklēs mūs par šiem grēkiem. Mūsu darība ir pavisam citādāka, kur viņš mums ir devis šos likumus viņa sirdī un viņš vairs nepiemina mūsu grēkus. Bet ka mēs varam viņam kalpot ar drošību, kā viņš saka Ebrejiem 10. nodaļā. Un tad jaunajā darībā netiek pieminēti šie grēki. Tāpat kā netiek pieminēta iziešana no Ēģiptes, viņš teica, tajās dienās vairs nesacīs par to, ka tas kungs, kurš izveda jūs no Ēģiptes zemes. Mēs vairs to nepieminam kā tādu. Tas nav šis galvenais notikums. Ne arī ir teikts, ka arī netiks pieminēts Dieva šķirsts. Mums nav vajadzība iet katru gadu šajā svētajā vietā un veikt salīdzināšanu pie šī šķirsta. Jo ir viss jauns, ir jauna derība, ir jauni likumi, ir labāka derība, labāki apsolījumi, labāks starpnieks un labāka kalpošana. Tas ir tas, ko Dievs mums ir devis. Un izlasīšu vēlreiz no Ebrejiem 10. nodaļas, kas runā par šo augsto priesteri, kurš veica salīdzināšanu par Izraēlu, kur viņš saka, caur kura gribu mēs esam svētdarīti caur Jēzus Kristus ķermeņa ziedojumu reizi par visām reizēm. Un vienā reizē es skatījos, ko nozīmē šis vārds svētdarīti. Tas ir tāds, kurš ir šķīstīts, kurš ir nolikts atsevišķi kā labāks. Dievs ir svēts un viņš ir nošķirts no grēciniekiem. Par Jēzu arī rakstīts, ka viņš bija šis augstais priesteris, kurš bija augstāks par debesīm un nošķirts no grēciniekiem. Viņš bija svēts. Un mēs esam svētdarīti. Mēs skatījāmies, šī valoda daudzkārt tiek lietota, kad cilvēkiem jāstājas Dievu priekšā, un viņš saka, svētdarieties. Tas ir, ka jūs atmetat visu ļaunu, un lai jūs varētu nākt pie šī svētā Dieva. Un viņš saka, mēs esam svētdarīti, kā Izraēls kopumā. Mēs vairs neesam, kā viņš saka, nešķīsta drēbe, vai viņš arī salīdzina viņu ar citiem vārdiem, bet viņš saka, ka jūs esat svētdarīti. Caur Jēzus Kristus ķermeņa ziedojumu reizi par visām reizēm. Un ik viens priesteris stāvīgi dienas kalpodams, un bieži ziedodams tos pašus upurus, kas nekad nevar atņemt grēkus. Bet šis, pēc tam, kad viņš bija ziedojis vienu upuri par grēkiem mūžīgi, apsēdās Dievam pa labo roku. No tā brīža gaidīdams, tiekams viņa ienaidnieki tiks darīti par viņa kāja pameslu. Jo ar vienu ziedojumu viņš ir mūžīgi pilnveidojis tos, kas tiek svētdarīti. Par ko arī svētais gars mums ir liecinieks, jo pēc tam, kad viņš iepriekš bija sacījis, šī ir derība, ko es ar tiem slēgšu pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es likšu savus likumus viņu sirdīs un viņu prātos es tos rakstīšu. Un viņu grēkus un nekrietnības es vairs neatcerēšos. Tad nu kur ir šo atlaišana? Tur vairs nav ziedojuma par grēku. Tāpēc, brāļi, ar drošību ieiet svētākajā caur Jēzus asinīm, caur jaunu un dzīvu ceļu, ko viņš priekš mums ir iesvētījis caur priekškaru, tas ir savu miesu. Un viņš turpina runāt par to, ka, lai mums ir drošība pieiet, bet viņš runā par šo telti, jeb šo templi, ka senāk priesteris iegāja ar bailēm, jeb bijību vienreiz gadā. Un katru gadu viņam bija atkal un atkal jāpiemina šie grēki, katru gadu viņam bija jānes šis upuris, bet viņš saka, šeit Jēzus ir iegājis un sagatavojis mums šo ceļu, un viņš saka, lai ar drošību varam ieiet, lai ar drošību mēs varam pieiet, jo šie izrēlieši, kāpēc viņi nevarēja iet ar drošību? Tāpēc, ka viņu grēki nemitīgi tika pieminēti, viņi tika atcerēti, un viņu grēki vienmēr bija Dieva priekšā, bet mums viņi ir piedoti un kā tautai. Individuāli katram tiek piedoti, kad viņš nožēlo grēkus, bet tad, kad Jēzus nāca, viņš arī papildus tam, viņš arī Izraēlu mazgāja un šķīstīja, kā viņš rakstīts, ka Romiešiem 11. nodaļā, ka viņš saka, tā viss Izraēls tiks izglābts, kā ir rakstīts no Sionas, iznāks pestītājs un novērsīs bezdevību no Jēkaba. Ka viņš noņem nost šos grēkus un visu bezdevību. Visus tos, kas
Jēzus laikā nepaklausīja viņam un neticēja viņam, viņi tika noņemti nost. Viņi vairs nebija daļa no Izraēla. Viņi varbūt ir fiziski skaitās Ābrahama sēkla un Jēkaba sēkla, bet viņi tika noņemti nost. Savukārt tie, kas bija paklausīgi, tie palika tajā. Un pēc tam viņš arī ļāva pagāniem pievienoties. Kur mēs redzam, ka Kornēlija nams pievienojas un tie, kas Samarijā un tie, kas Efezā un daudz kur citur. Viņam pievienoties šajā šķīstajā Izrēlā, kuram Dievs vairs nepiemina grēkus, bet kuri ir piedoti. Tas ir tas īsumā šī analīze par to, kāda ir atšķirība. Ja runājam par taisnajiem, vecajā derībā un jaunajā derībā, viņi tiek glābti vienādā veidā un grēki abos gadījumos ir piedoti. Bet, ja runā par Izraēlu, tad vecajā derības laikā šie grēki tika pieminēti, bet kā tautai, kuru Dievs ir izvēlējis par svēto tautu, jaunās derības laikā viņiem vairs netiek pieminēti grēki. Un tie ir Jēzus daļa. Āmen.